vakar degpunktā. Mēs atrodamies mežā un mēs sekojam asiņu pēdām. Kaut kur šeit ir ļoti liels kuilis, apmēram 200 kg smags. Viņš ir mežonis. Es viņu vienreiz redzēju. Viņš bruka man virsū, es uzrāpos kokā. Es domāju, ka pēdējā stundiņa citus. Bet es viņu aizbaidīju iemetot viņam ar kokzāru. Tagad es eju, meklēju, kur viņš pašlaik atrodas. Asins, kā jūs redzat, ir ļoti daudz, visās malās cilvēki vēl ir gājuši. Pilns ar asinīm, vienkārši. Viss kājas bija ar asinīm, bet es pa laimi nomazgāju vietējā upītē, kas tur tek. Es pašlaik vispār esmu ļoti uztraucies, tāpēc tie kuļi te ir ļoti daudz vispār. Nu, uz vienas rokas pirkstiem to nevar saskaitīt. Es tiešām ļoti uztraucies. Kuļi ir visur. Pasies pa labi kuilis, pasies pa kreisi vēl viens kuilis. Sēd kokā un raud un sauc pēc svētās garu māmuļiņas. Lūk, varam redzēt kuļi izmērus. Kuilis ir gājis, ko filmē, kuilis ir gājis un ar savu muguras augšdaļu atsits vaļā. Atsits vaļā šito te, lūk, varam redzēt, lietas, ko pierādīju. Mugurā es viņam neiemet, tādēļ šeit nav asiņu pēdas, bet asins ir viss zemē. Ejam tālāk, skatīsimies, ko rādīs tālāk no pēdām. Lūk, izteikts asiņu paraugs. Asins ir visur, pilnībā, šeit. Viņam ir paaugstinājis asinsspiediens, tāpēc asins ir šļapšās pa labi pa kreisi. Lūk, ir tā upīte, kurā es nomazgāju kājas. Iesim tālāk. Nu, ko es nezinu. Es ļoti uztraucies, kuilis var būt visur, jebkur. Viņš tagad ir savainots, viņš ir nekontrolējams. Es tiešām, ja viņš nāk, es vienkārši esmu mīris. Nu, īsumā tā, turpinājums sekos vēl. Paldies! Šī bija intervija ar Raigardu Liepiņu, tuvajā Alojas mežā. Mēs medījām kuļļus un beidzam.